Un čau, šis ir dublis 2. Mums mikrofons nestrādāja. Ja tu te paslīdi, tad tu esi kļūdījies. Bija kārtīgs ledus lūziens. Fuck, man sirds nu patām. Aiziet dabā. Čau. Čau. Mums beidzās viens mikrofons. Nu, tagad es tevi intervēšu. Katrā ziņā ir pagājuši, redz, 2 mēneši. Ir jauns gads, un beidzot mēs arī tikām Latvijā dabiņā. Dabujām brīvus laikus un dosimies. Ir kaut kāds plāniņš, ne? Jā, mēs gaidījām lielo biezo sniegu, bet tā vietā sagaidījām lielo augstumu. Un šodien dosimies nelielā vienas dienas pārgājienā uz slepeno objektu. Apskatīsim un finālā uztaisīsim nelielas klasiskas pusdieniņas. Jā, klasiskas pusdieniņas džekiem mežā. Nu, tā kā maucam. Būs forši. Nākat līdzi. Aiziet! Kas tīra? Ja tu te paslīdi, tad tu esi kļūdījies. Tad tu esi kļūdījies un es ūdenī. Jā. Bet smuki izskatās. Tā, nu patām uzlidinājām drona kadriņus, un tad Edgars man tieši prasīja, kā tur ir šitādā laikā lidināt tos dronus. Un, nu, īstenībā nekas arī tas vēsais laiks, bet vienu reizi man bija tāds gadījums, ka man bija filmēšana, jāfilmē slēpošanas sacensības, un es pacēlu dronu, un nu, viņš pēc mirkļa vienkārši izslēdzās un nokrita lejā. Tā kā, nu, visādi var gadīties vēsos apstākļos. Ko tu štuko? Nē, es maršrutu plānoju. Viņš gan parasti būtu jāsaplāno jau pirms tas jau nebūtu apvidū, bet mēs uz vietas gaitā skatīsim. Jā, nekad nav bijis plāns. Jā, bet es baigi negribu stāstīt, kur mēs dodamies. Kartes nerādīšu. Jā. Tā kā tie, kas zinās, tie zinās. Jā. Kas nezinās, tie nezinās. Nu, jo tur nav patreiz, nav infrastruktūra iekārtot un līdz ar to tur nav arī atkritumi un cilvēks vēl nav bijis baigi. Nu, nav populārs galamērķis. Jā, es parasti kā mēģinu iet tur pa taku, bet beigās tāpatās vienmēr sanāk klausties caur brīkšņiem, bet šodien varētu mēģināt savādāk iet gar gauju. Tur it kā bija bebru uzpludinājums, kas vasarā traucē tur forši iziet, bet tagad es pieļauju, ka viņš sasalis un mēs varēsim tam visam tikt pāri. Ok, lai pamēģinām tā. Šis agrāk bija smuks tilts, ne? Jā, te bija šūpojošies trošs tilts. Tagad ir tāds sepasis lejā. Jā, nē, arī nav jau. Nav tā, ka baigi omulīgi, bet... Jā, bet tas vispār bija neomulīgs, tas vecais. Trakāks, jā. Bērnībā likās ļoti bailīgs. Bet, nu, skaidrs noteikti tādu arī uzturēt nebija izdevīgi nevienam. Tieši tikpat izdevīgi kā Vanšu tiltu Rīgā uzturēt. Jā. Šis arī bija vantinieks. Jū. Ko tu dari trakais? Ja mums tik droši nav. Ko tu gribēji uzlīst virsū? Jā. Jau it kā sals ir bijis, bet... Jā, redz pēc šitā gaisa burbuļa apakšā, ka tur ir kaut kādi 10 centimetri vismaz ir. Un cik vajag? Nu, man kā vecam bļitkotājiem ar kādiem 3 pietiek. 3 un tu jau esi virsū, ja? Jā. Bet tad man bija kādreiz 60 kg, tagad bišķi vairāk. Jā. Ka neiet Tad tev vajag 4 centimetrus. Nē, kad 10 minimums. Jā. Jā. Ok. Uz plānāka nekāpit. Labi. Īstenībā tāda pateicīga diena
pārgājienam ir it kā temperatūra ziņā ir pavērsts kaut kādi mīnus, man liekas, 7 grādi, bet nav ne vēja, nekas, un nedaudz pakustoties ir ļoti silti. Es pirms filmēju bez cimdiem, un man ir karsti. Bet tas ir tas, reiz arī maldīgais priekšstats, pret kuru jānodrošinās, jo ja pārgājiens ir aizvedis līdz mērķim, uz kuru mēs ejam, mēs kļūstam statiski, fiziska slodze beidzās, un mums strauji paliek augsti, plus, ja mēs esam iesvīduši, tad ļoti ātri, tāpēc būtu jāparedz somā kāds apģērba gabals, ko tad mēs uzvilktu tajā brīdī, kad apstājamies īpaši pie šīm zemējām temperatūrām. Man ir tā, ka es esmu visu savilcis mugurā. Jā, tas arī nav slikts variants, ka tu no sākuma uzvelc visu. Jā, bet tas varētu būt sasvīdīšu. Tas sīpola princips, ko saka, un tad tu ejot jūti, ka tev paliek ļoti labi, tad tu kaut ko sāc vilkt nost un liec iekšā somā, bet neļauj sev pārkarst. Ļoti būtiski svarīgi. Sekojošās darbības tiek veiktas stingrā profesionāļu uzraudzībā, mājās neatkārtojiet. Jā. Un tā Edgars lēnām pārbauda, vai tur var pāriet. Edgaram ir bišķi vairāk svars kā man. Nu, ja viņš pārgāja, tad jau... Opā! Tad jau es arī. Viss droši pašlaik. Nu, šitas ir jaudīgs dambīts, ne? Jā. Bebris pastrādājis. Inženieris kārtīs. Inženieris. Mēģinās tevi uziet. Te pat izskatās labāk, kā tur bija, ne? Pēc ledus krāsas, bet viņš tas tā kā... Jā. Tā, es atnācu atpakaļ, jo Edgars tur gāja, un tur vidū bija kārtīgs ledus lūziens. Un cik Edgars teica, tur laikam kaut kāda bebra taka var redzēt pēc svītras. Tad es iešu labāk pašlaik pa krastiņu. Pagaidām, tas, ka krakšķi bišķiņ, tas normāli, ja? Nu, atkal no blitkotāja perspektīvas skatoties, jā, tas ir normāli. Jā. Ledum ir dažādās konsistences un atkarībā pie kura stāvokļa viņš ir, tad arī viņš attiecīgi vai nu ir kļuvis bīstams, vai viņš nav bīstams. Tad pavasaros, kad kūst un viņš kļūst tāds porains, slāņains, tam ļoti bieži var izgāzties cauri pat uz salīdzinoši bieza ledus. Pirmais atkal parasti ir elastīgs un monolīts, līdz ar to drošāks. Bet jebkurā gadījumā tas biezuma faktors ir nozīmīgs. Šitā baigā vietiņa nēģa. Vēl atradis es, šitas spotiņš. Iespaidīgi. Wow. Un tā bija iespaidīga plaisa. Fuck, man sirds patām. Eidirs. Bet nav, Nē, es vajag neiešu. Man liekas, varbūt arī nevajag mums blakām stāvēt. Nē, nav, reku burbuļos redz, ka tas ledus ir 10 plus centimetri. Viņš vienkārši izveidojas ar gaisa kabata, kas sasēdās. Šis ir normāli. Tas vēl, protams, pārbījies. Jau kruta vieta, ne? Jā, esam atnākuši uz spotiņu. Jā, aizliek to nezināmo, neteiksim jums. 100 eiro. Jā, raksts augšā. Jā, 100 eiro pateiksim. Bet zini, kas te būtu rītīgi jaudīgi? Tā es tā domāju. Jā, mēs varētu paslidot, ne? Tas būtu rītīgi episki. Zini, kas ir? Man aizķērās slidas līdzi. Jā, es esmu braucu arī uz kāzām, es parasti paņemu slidu pāri. Es jau īstenībā arī bez slidām ārā, nē, man arī viens pāris, jā. Perfekti, uzmaucam, davai. Ūdens tilpnēm gribās līst virsū slidot, tad, kad ledus ir gluds. Un gluds viņš parasti ir tad, kad viņš ir plāns.
Tad attiecīgi nepieciešams bišķi sagatavoties un vēlams, lai mugurā ir mugursoma, kas gadījumā, ja mēs krītam uz muguras, tad mēs neatsītam pakausi, jo soma mums piezemējās pirmā uz ledus un paliek šeit brīva vieta un galva nevar sasisties. Ja krītam uz priekšu, tad tur mums ir rokas, tur mēs sevi pasargājam. Un otrs vēlams mums somā ir maiņas apģērbs gadījumā, ja mēs ielūstam, kas ir sapakots maisos. Un tad soma, atrodoties uz muguras sasprādzētām visām lencēm ciet, kalpos kā glābšanas veste arī. Tad tas gaiss, kas būs saslēgts iekšā maisos, neļaus somai grimt un turēs arī mūsu virs ūdens. Un nākamais svarīgais, ielūstot ļoti ātri nosalst pirksti, tās darba spējas ar viņiem diezgan ātri izbeidzās un paļauties uz to, ka tu varēsi ar pirkstiem kaut kur aizķerties un izrāpties ārā no ledus, visticamāk, ka tev tas neizdosies. Tāpēc šāds instruments, kuru gadījumā pie lūšanas turam sev pie kakla, zinām, ka viņš tur ir, ielūstot saķeram šeit, paraujam un tiekam pie divām šitādām smukām naglām. Un tad pie viņām šādi turoties, jau atrodoties uz ledus, aizķeramies aiz ledus un velkamies uz priekšu, lienam ārā no ūdens. Tieši tik vienkārši. Tāds mazs nieciņš, kas maksā iespējams, nezinu, sen neesmu iegādājies 10 eiro, bet var glābt dzīvību. Jā. Tāpat tās arī blikotājiem laba lieta, kurai būt pie sevis. Bet svarīgi atcerēties, ka viņam tiešām jābūt uz kakla, nevis mugursomā. Kad tu pēdējo reizi slidoji vispār? Var redzēt. Nedari, ja? Nē, pēdējo reizi slidoju, es nezinu, moši kaut kādiem 4-5 gadiem uzkāpu. Ja tēti piebalgā uz dīķa, man liekas. Jā. Es pagājušā ziemā, bet ar tā ziema bija nekāda. Likās jau, ka sniegs bija, bet ledus bija sūdīgs. Laikam 2 reizes uzvilku slidus. Ko aiziet? Sākam augt. Slīd jau ļoti labi. Bomba. Ko normāli esam paslidojuši. Īstenībā gribētos te varētu, es domāju, tu varētu uz dienu to darīt. Mums tas laiciņš arī ir ierobežots šodien, bet, jā, šādā vietā es nekad neesmu slidojis. Vienkārši kruti. Un te neviens nav bijis. Mēs pirmie, kas atklājam šo ledu, vismaz šogad. Un kruti, ļoti, ļoti skaisti. Tad mēs esam, ko pārvalkam. Visi veiksmīgi, visi sausi, visi veseli. Visi skaisti. Bet, tiešām, jā, gribētos ilgāk. Jā. Te varētu kārtīgi, jā, padzīvoties. Bet, ja laiks turēsies, šī jau nav vienīgā vieta, kur ir jā. Plašumi un gluds ledus, tā kā ir jāmoc ārā, jāskrien un jābauda ziema. Esam sapakojušies, kā vienmēr pēc slidām. Kur man kājas? Nevarēja atrast kaut kā kameru novietot. Pēc slidām ir ritīgi viegli ir staigāt. Tad... Mēs nepastījām, šito es gribēju, kas ir baigi interesanti. Es nekad nebiju ievērojis. Ūdenim atmiņa? Vai kā saka, reku apsties šito?
Jā, Edgars ievēroja to, kad... Redzi, krastā ir nogāzies koks, un viņš ir šeit zem ūdens. Rekur uz ledus ir iekopējusies, koka zaru siluets, vai kas tas ir? Jā. Poguļa attēls, jo viņš reāli ir zem ūdens, te ir diezgan dziļš. Viņš nav tā, ka ir pie ūdens virsmas. No augšas šoreiz, es nezinu, paskatīsimies, es te ielikšu, ja būs, ielikšu drona kadriņus. Bet jā, visi koki, kas ir zem ūdens, viņi ir redzami arī uz ledus. Jā, tas ir interesanti. Kā zīmējums, kā nokopējies zīmējums uz ledus. Es tādu nebiju ievērojis. Iebirdām nedaudz nekurienē. Tāds palika grūtāk iešana. Bridīsim ārā uz Gaujas pusi, upes pusi. Esam finišējuši. Ir finišiņš. Bija baigi labi. Reku tavējs. O! Skaisti. Jā, forši. Tāda civilizācija. Nu, ķeramies klāt, ne? Uzbliežam kaut kādu vienu buņģiņu, ne? Jā. Uzsitam sāti sajūtiņu. Jā. Šito te. Vai mums varbūt kaut ko labāk uztaisam? Uzraujam ko es burgers? Raujam? Davai, maucam. Jā, uztaisam. Šits nākamajā reizē. Jau, Edgar, bet tu tā kā bliezīs pāri Latvijai, ne? Ar kājiņām. Jā, ir tāds mērķis. Kā tu domā? Nu, man būtiski ir sagaidīt vidējā gaisa temperatūra, lai ir tāda, lai man nav pārāk daudz liekas mantas svars jānes. Jā. Nu, es tēmēju kaut kādu aprīļa sākumu. Gribās sevi bišķiņ pārbaudīt, kaut kādu uzlikt. Ne, ideja radās, man liekas, ka mēs sēdējām, ko mēs kaut kādai epizodai saturu domājām, liekas, un tā tīri prikalā. Jā, īstenībā bija kaut kas tāds. Varētu noiet Latvijai pāri, un tā kaut kāda nosēdās un aizķērās un palika par reālu domu. Bet tā, kāpēc es tā baigi domāju, baigā iemesla laikam tāda, nav, bet priekš sevis es, man liekas, to tā, sāk tas zīmēties uz to, kad kaut kā attīstīt priekš sevis personīgi to mērķtiecību nedaudz, uzlikt to šķietami neiespējami izpildāmo mērķi tagad un tad iet uz viņu pa mazam solītim. Nezinu, kā mums izdosies, bet skaidrs, ka es iešu un nepadošos tur līdz pēdējiem, cik es varēšu. Un es ceru, ka man izdosies to realizēt. Voilā, lūdzu! Paldies! Mūsu mazie burgerīši. Ņem. Ņem. Aiziet. Ļoti labi. Gardi. Ar to mēs arī šodien finišējam. Jā, mūsu mazais pārgājiens ir beidzies. Cik mēs kaut kādas 5 stundiņas, ja kaut kādas 5 stundiņas mēs izgājām, paslidojām, pafilmējām. To visu jūs redzēsiet. Gardi pēdam un Edgars jau ceļos atpakaļ uz Rīgu, es darbos. Bet mēs forši pavadījām dienu. Tā kā tiekamies takās. Aiziet dabā. Čau! Čau!